Labvakar visiem. Tātad es saprotu, ka jau 17 minūtes kā sekcija beigusies, tāpēc es tikai par idejām, kas ietvērtas manā tekstā. Lai būtu skaidrs man tā konceptuālā pozīcija un ja tā raisīs kādus jautājumus, būšu ļoti priecīgs. Tātad tas teksts ir blakus produkts rakstam, kas ir tapis saistībā ar kolektīvo monogrāfiju par nacionālo identitāti, kaut gan es īsti nezinu, kā mana pozīcija tur iekļausies vai neiekļausies, jo mana pozīcija ir saistīta ar problēmu, ko sauc par nacionālās identitātes deficītu. Šī ideja nav manējā, tā ir vācu pētnieku ideja, kur viņi ir izvirzījuši un mēģinājuši argumentēt saistībā ar latviešu un krievu preses analīzi saistībā ar Eiroparlamenta vēlēšanām 2004. un 2009. gadā. Un es tad izvēlējos tādu ceļu, mēģināju pārliecināties, cik lielā mērā, analizējot politisko partiju programmu tekstus un politiķu publikācijas, konkrēti runa ir nevis par visu 13. gadu, to es vienkārši nebūtu paspējis pacelt, bet par laiku pirms pašvaldību vēlēšanām, tātad 2013. gada maijs, kad tā politiķa aktivitāte vislielākā, un viņi arī bija stipri runīgi, kaut gan, teiksim, jautājums par nacionālo identitāti, protams, ar pašvaldību vēlēšanām nav īsti saistāms. Kas attiecas uz politisko atmiņu, es pārstāvu Alēdas Asmanes un Jāna Asmaņa pozīciju, neiedziļināšos, tāpēc, ka laika nav. Tātad, kas attiecas uz politisko atmiņu, tā ir kolektīvās atmiņas forma, un šo minēto autoru izpratnē ir iespējams, var tik nodēvēt arī par tā dēvēto oficiālo atmiņu. Viņi nelieto jēdzienu elites, tātad interpretētā politiskā vēsture kā politiskā atmiņa, bet, manuprāt, tas ir stipri tuvu tādai izpratnei, jo Alēda Asmane to sauc arī par gribas atmiņu, tiesa gan atsaucoties uz filozofu Friedrihu Nīči. Saistībā ar politisko atmiņu būtu jāmin vēl viena Jāna Asmana ideja, kuru es padziļināti neesmu pētījis, bet kas, protams, ir saistīta ar šo problēmu. Proti, tas ir jautājums par minoritāšu atmiņām. Asmans saista minoritāšu atmiņas, kolektīvās atmiņas pastāvēšanu ar reliģiju, bet Latvijas situācijā, kā mēs zinām, tā minoritāšu atmiņa, visādā ziņā krievu minoritātes politiskā atmiņa, ir, ja pareizāk sakot, etniskā atmiņa, ir stipri politizēta. Un šī etniskā atmiņa ir saistīta ar kolektīvā etniskā atmiņa, ir saistīta ar etnisko identitāti, tāpat kā politiskā atmiņa arī ir saistāma ar mēs identitāti un lojalitāti šajā gadījumā attiecībā pret Latvijas valsti. Tad gribu nocitēt franču vēsturnieku Žaku Legofu, kuram pieder doma par to, ka kolektīvās atmiņas trūkums tautām un nācijām, vai tās apzinātu vai arī bezapziņas zaudēšanu, var izraisīt tādas sekas kā nopietnas kolektīvās identitātes traucējumus. Man interesēja, vai mēs varam runāt par to, ka Latvijā jau ir novērojami tādi nopietnāki kolektīvās identitātes traucējumi, ja runājam par, un tad ir jautājums, par ko mēs runājam, par politisko nāciju, valsts nāciju vai kā citādāk. Tātad es biju tik čakls un izlasīju visu 11. Saeimā pārstāvēto politisko partiju programmas, tātad tās ir Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība, Latvijas Zaļā partija, Latvijas Socialistiskā partija, kas tautā tiek saukt par Rubika partiju, Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa programma, Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemei brīvībai LNNK, partija Vienotība, Reformu partija un biedrība Brīvie demokrāti, kuru Saeimā pārstāv pie frakcijām nepievienojušies deputāti. Tātad pats neizteikšu vērtējumu par šīm programmām, bet citēšu vācu rakstnieku Martinu Valzeru no vācu žurnāla, kas ir veltīts politiskās kultūras jautājumiem, Cicero,
novembra numurā tiek citēts šis vācu rakstnieks, un es citēju viņu tagad precīzi. Jau ilgāku laiku es vairs nebalsoju par partiju programmām, es balsoju vairs tikai par personām. Personas, es zinu, pazīstu, partiju programmas ir politi-intelektuāļu pašapmierināšanās. Tātad es lielā mērā varu piekrist Valzera viedoklim attiecībā uz Latvijas politisko partiju programmām. Tātad, kas attiecas uz jautājumu par politisko atmiņu šajās programmās, tad varētu teikt tā, ka zināma Latvijas vēstures interpretācija, kas būtu saistām ar teiksim tā, nācijas politisko atmiņu, ir atrodama divās programmās. Tā ir Rubika Latvijas Sociālistiskās partijas programma, kurā ir izvērsti aplūkota Latvijas vēsture un piedāvāta Latvijas vēstures interpretācija no 19. gadsimta beigām līdz mūsu dienām, atbilstoši marksistiskajai šķircīņas teorijai. Otra programma, kurā arī ir zināmā mērā Latvijas politiskās vēstures schēma, tā ir pavisam nesen tapusī Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa programma, kurā arī mēs varam atrast zināmu no sociāldemokrātijas pozīcijām ideoloģisku Latvijas vēstures skaidrojumu. Tā kā laika nav, tad par secinājumiem saistībā ar politiskajām programmām. Saistībā ar politiskajām programmām, manuprāt, vēl ir iespējams izdarīt divus secinājumus. Pirmais secinājums, ka nacionālās identitātes problemātika ļoti nopietni ir, salīdzinoši, protams, aplūkota partijas vienotība programmā, un tur arī ir mēģināts tā garām ejot pieskarties kolektīvās atmiņas jautājumiem, galvenokārt saistībā ar kultūras atmiņu, par politisko atmiņu specifiski partijas programmā netiek runāts. Kas attiecas uz Sociāldemokrātisko partiju Saskaņa, kas ietilpst Saskaņas centrā, tad šī partija saka, ka ir nepieciešams cienīt dažādu etnisko grupu vēsturisko pieredzi. Tad faktiski tiek teikts, ka etniskajām grupām ir kāda sava vēsturiskā pieredze, un mēs tādā gadījumā loģiski būtu jāsacina, kas partijas tekstā nav, kāda kolektīva etniskās grupas politiskā atmiņa. Šajā gadījumā tad ir jautājums par to, vai mēs varam runāt par Latvijas krievu minoritātes vai kopienas kādu kolektīvo politisko atmiņu, kas atšķiras no tās politiskās, pēc konsensus principa, definēt tā dēvētās latviskās politiskās partijas. Uz šo jautājumu galīgi atbildes sniegt nevaru, bet varu citēt Jāni Urbanoviču 7. oktobrī. Viņš vienlaicīgi ar Pabrika publikāciju par līdzīgu tēmu Latvijas avīzē tātad ir teicis sekojošā. Mana formula, kur pieņemot būtu viegli runāt par visām iespējamām okupācijām, ir tāda. Okupācijas ir bijušas, bet okupantu nav, jo viss ir pārveidojies. Un tālāk seko negatīvi izteikumi par Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Tā kā tātad pēc Urbanoviča domām bez okupācijas tēmas tajā priekšvēlēšanu cīņā, kas ir sagaidām nākošajā gadā, aktuāli būs arī jautājums par Krieviju un jautājums par valodu. Tad attiecības ar Krieviju un jautājums par valodu, tāda nozīmē krievu valodas vieta un loma. Kas attiec uz politiķu publikācijām, tad es gribētu tikai vienu piemēru un ar to pašu arī tad likt punktu un izteikt savu galveno secinājumu. Proti tajās maija publikācijās, kuras analizēja, to publikāciju salīdzinoši daudz, pieminēšanas vērta ir Andra Amerika, gods kalpot Rīgai izteikumi, tātad intervijā Latvijas avīzei, kur viņš saka par gods kalpot Rīgai. Iekšējo neesam latviska vai krieviska, bet vienoti rīdzinieku partija, jo pietiks, ka būsim pilsētu patrioti kā liepājnieki un valmierieši. Tātad tā ir ļoti būtiska norāde viena iemesla dēļ. Manuprāt, Saskaņas centra un gods kalpot Rīgai uzvara Rīgas vēlēšanās ir saistāma ar šo partiju
skaidri definēto pozīciju un akcentu uz sociālajām identitātēm un tātad uz sociālo atmiņu, tā dēvēto komunikatīvo atmiņu. Un ņemot vērā te visu iepriekš izskanējušo par to, ka ir tas negatīvais diskurss saistībā ar barikādēm un saistībā ar laukiem un tā tālāk, to negatīvo diskursu mums ļoti daudz un pietiekami. Līdz ar to skaidrs, ka tāda pievēršanās sociālajai atmiņai un tās izmantošana priekšvēlēšanu kampaņās izrādās ļoti produktīva. Un no šī viedokļa raugoties, protams, ka tā tad mēs varam runāt par to, ka arī nākamā gada rudenī visticamākais opozīcija, kur galvenokārt šajā gadījumā pārstāvēs Saskaņas centrs un iespējams arī Repšas partija, pievērsīsies nevis par kādām citām atmiņām un identitātēm, bet pievērsīsies tieši sociālai identitātei, lai īstenotu politiku bez etniskā dalījuma. Un tas nozīmē, ka pēc iespējas tātad to kolektīvo politisko atmiņu, kas saistās ar Latvijas valsts pastāvēšanu un pašreizējo diskusiju par konstitūcijas preambulu, atstātu aiz iekavām. Un mēs tuvākajā laikā tad arī redzēsim, es domāju, tuvākajos mēnešos tad būs skaidrs, vai tā diskusija par preambulu kļūs par priekšvēlēšanu kampaņas tēmu un būs spēkā līdz nākošā gada rudenim, vai arī to jautājumu risinās kā citādi. Bet ir skaidrs, ka tas pēc būtības ir jautājums par nācijas politisko atmiņu. Un arī par iekļaušanos laikā, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad man ir jautājums. Proti, šajos tekstos, kur ir politiķi intervēti, vai viņi paši labprāt izsakās par sociālās atmiņas jautājumiem, vai tomēr šīs viņa atbildes ir žurnālistu mudinātas, kur vairāk kārt tiek lūgts un jautāts, vai tomēr viņi mēģina to domu pašu pateikt pirms paivotāt? Tātad, kas attiec uz jēdzienisko pusi, tad sociālā atmiņa, politiskā atmiņa, tādi jēdzieni partiju programmās netiek lietoti. Tādi jēdzieni lielākoties netiek lietoti arī politiķu intervijās. Vienīgais izņēmums, teiksim, no tiem tekstiem, kurus es analizēju šā gada maijā, Egila Levita plaša intervija, kā par brīnumu neatkarīgajā Rīta avīzē. Tātad, tur ļoti detalizēti tiek skaidrots nācijas identitātes jautājums un vairāk vai mazāk netiešā veidā arī raksturots tas aspekts, kas saistās ar kolektīvu atmiņu. Paldies! Un, ja jautājumu vairāk nav, tad šo sekciju esam veiksmīgi noslēguši.